nekāds paziņojums. Tagad ir. Mhm. Jā, tad šodien es stāstīšu par uzticīgo mīlestību, par to jēdzienu, varētu teikt, termins, kas Bībelē ir apzīmēts oriģinālā valodā ar vārdu hesed. Un kāpēc es izmantoju šo ebrejiski šo vārdu, gribu šodien arī pieminēt. Tāpēc, ka viņam latviešu valodā nav tieši tulkojums. Un ir vairāki vārdi, kā viņi tulko. Un parunājot par, tad es par to gribu parunāt nedaudz, arī apskatīt dažas raksturvietas un mēģināt saprast šo vārdu gan tajā oriģinālajā izpratnē, gan arī saprast, kā tad, kurās raksturvietās, kādā nozīmē un kādā būtībā viņš ir lietots. Un pirmā raksturvieta, kuru es gribu apskatīt, ir tā, uz kuras balstās vairāku Bībeles studiju, vairākas Bībeles studijas, vairākas nodarbības par vienu tēmu, kas ir Dieva raksturs. Un šeit ir tāds Bībeles fragments, rakstu fragments, kas atspoguļo, kas pasaka to, kāds ir šis Dieva raksturs. Un šī rakstiet ir no tādas epizodes, kur Mūzes Sīnai kalnā saņem baušļus no Dieva, bet viņš arī grib redzēt Dievu. Viņš saka, es gribu tevi redzēt. Un kā atbildi Dievs saka, ka viņu nevar tieši redzēt, bet viņš ies garām. Tad viņu redzēs no muguras. Un arī šī tā epizode, kur Dievs iet garām un saka dažas vārdas. Un tur tā rakstiet ir tāda. Un Mūzes iztaisa divas akmens plāksnes, kā iepriekš viņš skanēs, un Mūzes iztaisa divas akmens plāksnes, kā iepriekš. Viņš cēlās agri no rīta un uzkāpa Sīnai kalnā, kā kungs viņam bija pavēlējis. Un abas akmens plāksnes viņš ņēma līdzi. Tad kungs nolaidās mākonī, nostājās tur pie viņa un sauca kunga vārdu. Kungs gāja viņam garām un sauca. Kungs, kungs, Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlstībā un patiesībā. Šis ir fragments no tās raksturvietas, un tātad tā ir 2. Mūzes 34. nodaļa, 4. līdz 6. pāns, un te es tā izcēlu zilā krāsā, kas ir šīs Dieva rakstura īpašības, līdzcietība, žēlīgums, viņš ir lēns dusmās, dāsns žēlstībā un patiesībā. Un tas vārds hesed ir tulkots šeit kā dāsns žēlstība. Žēlstība ir hesed. Bet ar šo vārdu žēlstību, tas ir jauks, sirsnīgs vārds, bet dažreiz latviešu valodā var būt tāds tā kā, drusku sāk jukt tā žēlstības, žēlsirdība, žēlīgums. Un es gribu parādīt vienu piemēru. Tagad vienkārši nākamajā slaidā šos pašus vārdus mūsu latviešu divos tulkojumos. Te, ko ir jaunais tulkojums, ko es tikko lasīju, kungs, Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlstībā un patiesībā. Un vecais tulkojums, 65. gada, ir tur atkal teikts, tas kungs apžēlošanās un žēlastības Dievs pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā. Un te varbūt var redzēt, kad ir, teiksim, personīgi man šķiet, ka pazūd šī rakstvieta, ja, un pie tam vēl mūsiem tie visi žēlsirdības un žēl tie varianti. Un bija iepriekšējās Bībeles studijas, kur mēs apskatījāmies aiz šiem vārdiem. Arī mums bija katra vārda studija. Ja? Un mēs zinām, ka ebreju valodā tur ir daudz lielāka tā atšķirība tajā nozīmē. Un es gribu drusku parunāt arī pieminēt par to, tad visbiežāk žēlastība nozīmē
kad šis vārds tiek piemērots, tad, kad ir kāds cilvēks vai arī Dievs vai kāds cilvēks, kas ir augstākā stāvoklī, kuram ir iespējas kādam palīdzēt vai kādam izrādīt, kādam dot, piedot, izrādīt žēlastību. Ja, teiksim, ja kaut kāds tiesnesis, ja, kas var sodīt, bet viņš var arī atlaist to, mīkstināt to sodu. Vai arī, ja kādam ir vajadzīga palīdzība, es viņu varu iedot, es varu neiedot to palīdzību. Ja? Un tā ir tāda, tāda augstsirdīga cēla, tāds lēmums. Es gribu darīt tam cilvēkam žēlastību, parādīt žēlastību un izdarīt priekš viņu to labāko. Un tas ir, nezinu, angliski parasti tas vārds ir mercy, un tur arī vēl grace. Ja, bet arī līdzīgi, tie vārdi latviski ir līdzīgi kā žēlstība un žēlsirdība. Bet hesed, ja, tagad paskatīsimies, kāda ir šī nianse vārdam hesed, kurš arī var būt tulkots kā žēlastība, un tad kā viņi mēdz vēl tulkot. Tātad žēlastība visbiežāk, ja, ir tulkot latviešu valodā. Otrs variants ir laipnība. Un tā ir laipnība ar tādu pavisam noteiktu obligātu izpratni, ka tā ir no mīlestības, no sirds laipnība. Ja? Jo mēs zinām, ka sabiedrībā ir laba etiķete, laba uzvedība, ir būt laipnam cilvēkiem. Bet nevienmēr mēs esam tiešām mums sirdī, viņiem kaut kādas siltas jūtas, ja? Bet tā vienkārši ir laba prakse, uzvesties laipni un pieklājīgi. Ja? Bet hesed noteikti nav. Tas ir tikai, ja runa par hesed, tad tas ir no sirds. Ja? Ka tas ir aiz mīlestības laipnība, ka cilvēks varbūt pat nevar paslēpt to laipnību, noturēt viņu pati nāk ārā no sirds. Un labvēlība ir vēl viens tulkošanas veids. Un šo es izceļu, kas latviski laikam pat vispār nav tulkot. Ir vietas, kur ir tulkots kā mīlestība, bet nav tulkots kā tāda uzticīga mīlestība. Uzticīga mīlestība. Bet angliski ir loyal love. Ir dažos tulkojumos ir loyal love, tā kā mīlestība, lojāla mīlestība. Un tas ir ļoti būtiska nianse, ka tā ir mīlestība, tāda veida mīlestība, kas liek cilvēkam darīt tādas lietas, kas saglabā attiecības, ja? Un uzlabo attiecības ilgtermiņā. Un attiecīgi, ja nākamais, ko es teikt, jā, šis hesed, šī uzticīgā mīlestība, šī žēlastība, tā ir tāda. Tas ir jebkāda darbība, kas saglabā attiecības, uztur mīlestību, nostiprina derību. Ja? Varbūt tā kā, jebkādas attiecības, kas vai tās ir ģimenes attiecības, vai tās ir draudzības attiecības, un mēs zinām, ka, lūk, tas ir mūsu draugs, lūk, tas ir mūsu partneris, ja? Vai, lūk, tas ir tāds ģimenes loceklis. Un mēs gādājam par to, lai šīs attiecības būtu labas, stabilas. Dažreiz varbūt ir, ka mēs arī ne tikai darām kaut ko labu, bet mēs varam arī atturēties darīt. Piemēram, mums var būt kāda ir dusmas, un hesed varētu būt, ka mēs cilvēku nesabaram, ja? Varbūt dusmās pārāk, jo mums sirdī ir arī šīs mīlestības jūtas, un mēs nesasinām, nesataisam kašķi varbūt, ja, un izturēt un nesastrīdēties, ja, iespējams ir hesed. Un faktiski galvenais ir, ka mēs redzam pāri nevis dotajai situācijai, bet attiecību ilgtermiņš un stabilitāte, ja. Un kāpēc tad šī ir tā Dieva svarīgā īpašība? Jo tieši pateicoties tam, cilvēki var darīt vienalga ko. Viņiem dzīvē var iet visādi. Viņi var ciest no ļauna, vai paši radīt ļaunumu un grēkot, un no tā rodas problēma. Bet Dieva
hesed, šī attieksme, šī uzticīgā mīlestība, savā uzticīgā mīlestība Dievs, tad no tā izriet, ka viņš ir žēlīgs, ka viņš ir piedodošs, ka viņš uzklausa mūsu lūgšanas, ka viņš izlabo mūsu kaut kādas neveiksmes, viņš mums pašķir ceļu, viņš mums atgriež kaut kādu, tad, kad mēs esam depresijā, viņš tomēr mūs atkal paceļ. Viss, kas mūs, teiksim, par spīti visam, kas mūs tā kā noved prom no Dieva vai nospiež, ja, Dievs pat visu laiku seko mums dzīvē, un viņa hesed palīdz mums, nepabūt, vispār izdzīvot, ja, un dot cerību un tā tālāk. Tas ir Dieva hesed. Un uz to arī Dievs aicina mūs arī darīt šo, darīt labu, darīt žēlastību, un tādā veidā. Un tad varbūt palasīsim dažas rakstvietas. Pirmo es nolasīšu. Tas vārds Dieva žēlastība, šis hesed visvairāk ir lietots tieši psalmos, jo tas ir tā ir tāda lieta, ko es arī pirmie teicu, kas ir ļoti, kā svarīgi ir sirdī paturēt, ka Dievs ir visu laiku mums nomodā rūpēs. Un te es nolasīšu fragmentu no 103. psalma. Teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīja. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tev dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tev jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem apbēdinātiem. Viņš mūžam atklāja savus ceļus un rādīja Izraēla bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, cik tālu viņš atliek mūsu pārkāpums nost no mums. Un šis psalms varbūt arī parāda, ja tur ir uzskaitīts dažādas lietas, situācijas mūsu dzīvē, kur vienmēr Dieva žēlastība, viņa ir tik liela, ka viņa vienmēr tik augsta kā debesis. Un tas ir psalmos varbūt tik bieži pieminēts, tas arī tik emocionāli izteikts un tādām metaforām, ja, kad līdz pašām debesīm ir Dieva žēlastība, kad tas palīdz, pat mēs esam vislielākajā bedrē, tad mums tas palīdz šī te apziņa, cik Dievs ir liels, viņa mūs tik lielā mērā paceļ, ja, ir celsme dot. Tas ir vienkārši rakstviet fragments no Mīkas 6:8. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Un vēlreiz šis te hesed būtība ir tā nevis žēlastība, ka dažreiz mums liekas šis vārdīši, žēl, tā apžēlojās, ja? Un tu tā vienkārši jūti līdzi cilvēkam. Bet hesed ir cita lieta. Hesed ir tāda žēlastība, kur ir jābūt rezultātam. Tas, ka tu tur saki, ka tev dikti sirsniņā, tu kaut ko baigi žēlo, neko nedod, ja tam cilvēkam tu neko neizdarīji. No tā hesed viedokļa, ja tu tam cilvēkam neizdari neko, kas viņam uzlabo situāciju, uzlabo sajūtu, tad tas hesed nav noticis. Ja? Un šeit ir par to teiks, dari taisnību un mīlēt žēlastību, un vēl kaut kur citur Dievs saka, man patīk nevis upuris, man patīk žēlastība, nevis upuris. Izdari kaut ko,
ka kādam kaut kas labāk paliek. Ja? Nevis tā kā tev šķiet, ka tev labāk, bet ka tam cilvēkam reāli mēs piedzīvo, ka viņam labums ir dzīvē. Nu tā. Un, jā, tagad es varētu apstādināties. Varbūt tā Baiba, un nezinu, vai Anete runās, bet vai ir kaut ir kādi jautājumi vai komentāri par šo, ko es esmu teicis? Nē, bet, kad mēs runājam par Dieva mīlestību, tad tā vienmēr ir aktīva. Jā, Vai ne? Tā ļoti, ļoti maz, ne vispār nav neko. Un, kad tās būtu dot kaut kādas tur apgarotas sajūtas un tā tālāk, vai ne, un tikai jūta. Nav, nu, ja mēs runājam par Dievu, tad tā ir ļoti praktiska mīlestība. Nu, jā, man liekas, šis būtu īstais vārds. Tāda praktiska mīlestība, kura, nu, kā tu tikko teici, vai ne, ka Hesem nav. Nu, ka man tevis tikai žēl, vai ne, vai es apžēloju. Man nevajag, bet ka tu reāli kaut ko izdara. Nu, nekā arī Dievs, vai ne? Dodot Jēzu Kristu arī viņš ne tikai teica, ka mums viņam būs žēl, vai viņš mūs mīl, bet viņš reāli darīja, lai mums glābtu, lai parādītu par rezultātu. jā. Nu jā, tas praktiskums ir, jā, tāds viņš ir Un, pat varbūt kaut kur tāds ļoti vienkāršs, jā, bet, starp citu, tas vārdiņš hesed ir zināms, ja, kad ir judaismā ir šis novirziens hasīdi. Ja, tā ir viņu tā doma, kad viņi ir vesels virziens, viņi saka, nu, viņi fokusējās uz to, lai darītu hesed. Ja, un no tā arī tas nosaukums. jā, interesanti. Jā, tā. Tā. Ir Uh, jā, mīlestība. Kalzo. Ja Anita rakstā, jo Dievs ir mīlestība, bet Dievs nav tikai mīlestība. Jā, Dievā ir daudz vairāk, vai ne? Kalzo. Kaut kas vairāk? Jā, jā. Jā. Jā, nu, tur jau, ne, nu, Dievs ir tiešām ļoti daudz, bet vispār, nu, interesanti, mēs jau arī nobeigumā, es te varbūt palasīsim raksturvietas gal galā, ja? Un gan tā pirmā raksturvieta, kur es lasīju, tur jau ir, diemžēl es saku latviski, ka nav tik labi iztulkots, ja? Man Bet, tas, ko es mēģināju rakstīt, es neveiksmīgi rakstīju, es vienkārši šodien nevaru īsti runāt, bet es klausos, bet tas, ko es gribēju teikt, ka, jā, nu, cilvēki bieži saka, Dievs ir mīlestība, kā tik kaut kas tā cilvēki mums saka, jā, Dievs ir mīlestība, Dievs ir mīlestība, jā, bet ne tikai, Dievs ir taisns, Dievs ir, nu, tā kā, Dievs arī, nu, tā kā Dievs arī, teiksim tā, Dievs ir arī patiesībā tiesnes. Un, ja mēs paskatītos par to, kāds Dievs ir, tad nebūs tikai, ka viņš ir mīlestība. Jo es nu, tā kā es pēdējā laikā tiešām ļoti daudz domāju par to, kāds ir Dievs. Un lasot, mēģinu viņu vairāk iepazīt. Un tas, ko es esmu pie tās atziņas nonākusi, ka mēs bieži vien kā kristieši, es tagad nedomāju kādu konkrētu, bet vispār kā tik kaut kas tā, mēs sakam, Dievs tev mīl, Dievs ir mīlestība. Jā, bet Dievs nav tība, un tas mums būtu jāatcerās arī, ka Dievs ne tikai, Dievs ir mīlestība, bet ne tikai. jā, jā. Tāpēc jau arī, nu, ja šajā kontekstā, ja tur būtu visi ieraksti, es nezinu, neierakstīju jau tās nodarbības, bet tur ir
vesela īpašība, nodarbība par katru viņa īpašību. Bija jāatrod kaut kādas 6 dažādas rakstura īpašības Dievu, kur arī ir, un tā žēlsirdība jau vajadzīga, tāpēc, ka viņam ir jātiesā. Un viņam tie, kas pie viņa tverās, viņš var apžēloties par mums, bet viņam ir jāpiepilda taisnība. Un tam līdzīgas lietas tur ir. Tās lietas ir savītas un tā. Jā, varbūt paņemsim, tad es piedāvāju nolasīt rakstvietu no Rūtes grāmatas. Tur būs no 1. līdz 18. pantam, un tur būs tāda situācija, kur parādās cilvēku attiecībās šī mīlestība, šis hesed. Un interesanti, ka šeit būs tas vārds tulkots nevis tā kā visbiežāk žēlsirdība, ja, bet tieši mīlestība. Kā varbūt Baiba vai Anete, varbūt kāds nolasa, lai es tikai visu laiku nerunāju. Rūtes grāmata, 1. nodaļa, 1. līdz 18. pāns, tāds mini stāstiņš. Tu biji ļoti skaisti dalījies ar ekrānu. Es principā varu gan padalīties, jā, gan ar to ekrānu, gan arī nolasīt, kā teiksim. Tagad es to Nē, ja tu padalies ar ekrānu, es labprāt nolasīšu. Jā, man tur ir, jā. Tad ir virtuves daļā un man ir. Jā. Tagad ir redzams, jā? Jā, ļoti labi. Un tur pie tam es te pašķiršu, jā, jo te ir no 1. līdz 10. Tad nākamais. Jā. Tāda Rūtes grāmata no 1. nodaļa no 1 līdz 18. Soļu valdības laikā zemē izcēlās bats. Kāds vīrs no Jūdas Bētlemes gāja, lai apmestos Moāba zemē. Viņš pats, viņa sieva un abi viņa dēli. Šī vīra vārds bija Elimeleks. Viņa sievas vārds bija Naomija, un viņu abu dēlu vārdi bija Mahlons un Kiljons. Viņi bija epretieši no Jūdas Bētlemes. Viņi nonāca Moāba zemē un tur palika. Elimeleks, Naomijas vīrs, nomira, un viņa palika ar saviem abiem bērniem. Tie ņēma sev moābiešu sievas. Vienas vārds bija Orpa, un otrs vārds bija Rute. Viņi dzīvoja tur kādus 10 gadus. Tad abi nomira, Mahlons un Kiljons. Tā šī sieva palika viena pēc abu dēlu un vīra nāves. Viņa kopā ar savām vedeklām posās atpakaļ no Moāba zemes, jo viņa bija tur dzirdējusi, ka tas kungs esot labvēlīgi uzlūkojis savu tautu, dodams tai maizi. Viņi kopā ar savām vedeklām atstāja vietu, kur viņa bija, un gāja atpakaļ uz Jūdas zemi. Ceļā Naomija sacīja abām savām vedeklām: Ejiet, griezieties atpakaļ, katra savas mātes mājā. Un tas kungs, lai parāda jums mīlestību, tāpat kā jūs esat to parādījušas man un abiem nelaiķiem. Tas kungs, lai dod jums atrast mieru, katrai sava vīra namā. Tad viņi tās skūpstīja, bet tās sāka skaļā balsī raudāt un atbildēja viņai: Mēs gribam iet tev līdzi pie tavas tautas. Tad Naomija sacīja: Griezieties atpakaļ, manas meitas, kādēļ jums nākt man līdzi? Vai man būtu vēl dēli manā klēpī, kas varētu jums kļūt par vīriem?
Griezieties atpakaļ, manas meitas. Ejiet, jo es esmu par vecu, lai ietu pie vīna. Ja arī es sacītu, man ir cerības, un ja par šo nakti es ietu pie vīna un dzemdētu dēlu, vai jūs gan gaidītu līdz kamēr tie izaug? Vai jūs gan noslēgtos neiedamas pie vīna? Nē, manas meitas, jo man ir sāpīgi jūsu dēļ, ka tā kunga roka ir mani skārusi. Tad viņas vēl skaļāk raudāja, un Orpa deva skūpstu savai vīna mātei, bet Rute pieglaudās viņai. Tad tā viņai sacīja: Lūk, tava svaine ir atgriezusies pie savas tautas un pie saviem dēliem. Seko arī tu savai svainei, bet Rute atbildēja: Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo kur tu iesi, es iešu, un kur tu mitīsi, es mitīšu. Tava tauta būs mana tauta, un tavs dievs būs mans dievs. Kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī apglabāta. Lai tas kungs dara man tā un vēl vairāk, tiešām nāve vien spēj šķirt mani un tevi. Un, kad Naomi redzēja, ka viņa nelokāmi paliek pie sava nodoma, iet viņai līdzi, viņa mitējās viņu pierunāt. Amen. Nu jā, te tāda, nu, kas ir Dieva vārds, faktiski iedomājies, tur ir vienkārši epizode, kaut kāds stāsts, kaut kādas ģimenes, no ģimenes kaut kādas situācijas un tāds bēdīgs stāsts. Bet tas ir iekļauts Bībelē. Un kāpēc tas ir Bībelē? Tāpēc, ka šī epizode parāda, tas ir kā viens piemērs, kas ir Hesed. Ja, kad ir kā tā Rute, kas ir ieprecējusies, kas nav bijusi no Izraēla tautas, viņa ir ieprecējusies un viņa ir ņēmusi nopietni, un viņa pieķērusies tai ģimenei, un viņa ir uzticīga tam, tai laulības darībai, un ka viņa ir iegājusi tajā ģimenē. Tāds baigi. Tas ir tāds Hesed stāsts. Tik interesanti, ka tu saki par to denību. Es par to denību nekad nebiju iedomājusies, cik labi tas parāda. Nu jā, jo kāpēc, pa ko viņa, tur ir, viņi iegājusi ģimenē caur laulību. Caur laulību ir derība, ja. Un tas ir tagad tā, mūsu sabiedrībā ir, tur, kāds, nezinu, tagad vīra nav, tiks kaut kas jāmeklē cits un viss un tā. Un tas varbūt pat nav slikti, bet jautājums kādu, mēs jau sasaistamies ar to ģimeni, un ir svarīgi, ka ģimenē, tās saites ir tādas dziļas, stipras, un ka mēs ņemam to nopietni, ja? Un kad ir ne tikai tas viņas vīrs, bet arī vīra māte, un pilnīgi viņa kaut kad ir izlēmusi, ka viņa ir ar to tautu kopā. Un pats interesantākais par teikt, bet pat man tā iespaidīgākais ir, ka viņa saka, tavs dievs būs mans dievs. Ja, ka no tādas sadzīviskas, varbūt dramatiskas situācijas cilvēks izdara tās izvēles, ka viņš redz to, ka viņš grib būt pie tās tautas, kas ir Dieva tauta, kur viņi atpazīst, ka tas ir Dievs, kur viņi grib būt, tā ģimene viņi grib būt. Viss ir tas rezultāts, viņi ir pie Dieva, pie lielā mūsu radītāja. Un, jā, ka šāds raksturs tevi noved pie Dieva faktiski. Ja?
Un tā. Tā kā šeit varbūt ir ļoti dramatisks piemērs. Ļoti uzskatām. Jā, un tur ir tas praktiskums, un it kā nav nekas tāds, nu tāds, nezinu, kas tāds populārs ļoti, kas varētu būt. Jā. Nu, varbūt vēl kaut kas sakāms, vai es tad vēl nākamo raksturiet. Mēs varam nākamo tad kopā varbūt no. Jā, es nolasīšu tad nākamo. Vienkārši vēl viens piemērs, jā, tā, es to nošērošu, bet es pats tad nolasīšu. Jā. Tagad kā man tas šeit. Tas ir, jā, kur Dāvids savu veidu derību noslēdz ar Jonatānu. Tur, nu, kā zināms, ja, kad Jonatāns ir Saula ķēniņa dēls, un Sauls dikti vajāja Dāvidu, un sākumā viņam patika Dāvids, tad viņam atkal bija iemesli, kāpēc viņš vēlējās Dāvidu pat nogalināt, un tur bija interesants tās attiecības, un jau bija zināms, ka Saulam dēļ tā, ka viņš nav piemērots kā ķēniņš, kaut kad ir jāaiziet. Ja? Kad Dievs atradīs veidu, kā viņu paņemt no šī ķēniņa troņa nost, bet Dāvidam ir atkal paredzams šis ķēniņa tronis. Un šajā kontekstā, jā, arī Jonatāns to zina, Dāvids zina, un tad viņi runā tā kā domājot par to nākotnes situāciju, tāda saruna ir. Un tas ir tad fragments no 1. Samuēla grāmatas, 20. nodaļas no 13. līdz 17. pantam. Tad, lai tas kungs liek Jonatānam agrāk vai vēlāk par to ciest. Bet ja mans tēvs būs apņēmies tev ko ļaunu darīt, tad es tev to arī ziņošu, ka tu varēsi neskats aiziet. Un tad, lai tas kungs ir ar tevi, kā viņš ir bijis ar manu tēvu. Un kaut tu, kamēr es esmu vēl dzīvs, man parādītu tā kunga žēlastību. Bet arī, kad es jau būšu miris, kaut kur nemūžam, neatrautu savu žēlastību no mana nama. Arī tad, kad tas kungs būs izdeldējis no zemes virsmu visus Dāvida ienaidniekus. Tā Jonatāns noslēdza derību ar Dāvida namu un sacīja: tas kungs, lai apciet Dāvida ienaidniekus. Un Jonatāns vēlreiz ar zvērestu apstiprināja savu solījumu, tāpēc, ka viņš to mīlēja ar tādu pašu mīlestību kā pats savu dvēseli. Un te ir interesants arī tāds derības elements, ja, kad Jonatāns zina, ka Dāvida ienaidnieki būs iznīcināti, un to starpā ir viņa tēvs Sauls, un arī viņam draud iznīcība. Ja, bet viņš saka Dāvidam, ka viņš viņam paziņos, ja būs kaut kādas briesmas, tad viņš viņam palīdzēs no tēva vajāšanas Dāvidu paglābt, ja, viņš palīdzēs. Un savukārt viņš saka, bet tu arī parūpējies par mani, dari man arī žēlastību, dari man arī kesēt labu, ja, ka tad, kad tu būsi tronī, tad parūpējies par mani, un arī pat, ja es būšu miris, tik un tā dari labi, tas tajā, acīm redzot, ir svarīgi tajā kultūrā, tai ģimenei, tai dzimtai vai kam, lai tam tiek prasīta šī žēlastība. Un šeit šī žēlastība tad ir praktiski kaut ko labu dara. Ja? Jūs vienkārši iežēlojat, bet tiešām arī kaut ko praktisku dara. Un tad nākamā fragments, tā raksturiet ir 2. Samuēla grāmatā. Šī epizode ir aprakstīta tālāk, kā notikumi raisās. Un tas jau bija tā, ka Dāvids kļūst par ķēniņu, un Sauls bija jau miris, un viņa dēls Jonatāns arī gājis bojā. Un Dāvids jautāja, vai ir vēl kāds pāri palicis no Saula nama? Es tam gribētu Jonatāna dēļ žēlastību parādīt. Tas ir hesed.
Un Saula namā bija kāds kāps vārdā Ciba. Tas tika aicināts Dāvida priekšā, un ķēniņš viņam jautāja, vai tu esi Ciba? Un viņš atbildēja, jā, tavs kalps. Un ķēniņš jautāja tālāk, vai nav vēl kāds no Saula nama, kam vēl es, lai parādu Dieva žēlastību? Tad Ciba atbildēja ķēniņam, vēl dzīvo Jonatāna dēls, kas ir tīzlis uz abām kājām. Kad ķēniņš viņam jautāja, kur viņš ir, tad Ciba ķēniņam atbildēja, redzi, viņš atrodas Mahīra, Amiela dēla namā Lodebarā. Tad ķēniņš Dāvids nosūtīja ļaudis tur un lika to atvest no Mahīra, Amiela dēla nama, no Lodebaras. Tad Mefibošets, Jonatāna dēls, Saula dēls nāca pie Dāvida, tad viņš noliecās un metās uz savu vaigu pie zemes, apliecinādams savu godbijību. Un Dāvids sacīja, Mefibošet, un viņš atbildēja, redzi, šeit ir tavs kalps. Un Dāvids viņam sacīja, nebīsties, es tev tiešām parādīšu žēlastību tavu tēva Jonatāna dēļ, un es tev atdošu itin visus tavu vectēva Saula tīrums, bet tev pašam būs ēst maizi pastāvīgi pie mana galda. Kāda iespēja šī rakstvieta, kādas pārdomas rosināja vai jautājums rada? Man radās jautājums, kāpēc tas ir iztulkots kā žēlastība, piemēram, latviski. Jo latviski manam žēlastība nav visai tādas praktiskas. Nav pieskaņa, jo šeit mēs visā šajās raksturīnās runājam ne par tādu praktisku. Arī kur par Mefibošetu šajā raksturvietā vai iepriekšējā, par ko mēs runājam, un ko tu lasīji, visur ir šī praktiskā, vai ne? Ka es nepadzenu, es neatriebjos, vai nemeties. Tā kā Jonatāns, piemēram, kad ziņos patiek grasīties uzbrukt Dāvidam, tādu ļoti praktiski. Jā. Liekas, tas, ka mēs noņemam to praktiskumu tajā tulkojumā nedaudz nost. Un tas arī to kristietību nedaudz padara tādu, mazāk praktisku. Jā. Man liekas, mēs viens otram kalpotu ar daudz lielāku prieku un mazāku pierunāšanu, ja mums būtu atstāts tas nenormāli, bet daudz praktiskais piesitiens. Jo pat uzticīga mīlestība ir, man liekas, tāda praktiskas, vai ne? Jo uzticība nav tikai runāšana. Jā, un tas, ka viņi ir ilgstoši, jā, kad tu esi uzticams, nevis tā, ka kaut kas, mīlestība ir daudz saistīta bieži vien ar jūtām, jā, un pat, ja ne tikai ar jūtām, bet, kad viņa ir tu vari paļauties uz viņu tagad, vēlāk un vienmēr un atkal, jā, tur ir tā uzticība, jā. Nevis, tagad mums vairs neiet tā kā agrāk, tad, labi, tad laikam nav tā mīlestība vairs, jā. Nē. Viņa nekad īstā mīlestība nekad nebeidzās, jā. Jā. Tā. Un Dievs ir tam piemērs, vai ne? Dievs ir tam piemērs, jā. Un šī te ļoti interesanti, tas pats tā kā, man interesanti ir, ka tas Bible Project tā kā akcentē, tas ir daudz cilvēku, kas studē Bībeli, šo Hesed tēmu apskata šajās raksturvietās, un tas ir cik interesanti, ka tā ir kaut kāda tāda transcendentāla lieta, ja, un viņu vērtē ļoti. Ja viņš saka,
Es tagad tev parādu žēlstību, kā es tevi sargāju, es tevi painformēju, es rūpējos par tevi. Ja? Un tur tālāk ir, mēs jau nevaram tik gari lasīt, ja? Bet viņam vesels plāns, kā viņš tur glābi to Dāvidu, kā viņš viņu brīdina tur, no briesmām, visādi vesela baigā darbošanās. Tur, ja? Mēs tā mēs parāda žēlstību un viss punkts. Ja? Nē, viņš tur riktīgi rīkojās. Un kad viņam rūp, un viņš tic, ka tam ir baigā nozīme, ka tagad tas arī tālāk iestāž žēlstību. Un Dāvis to visā nopietnībā viņam tā, ko lai tagad dara, kur lai to žēlstību parāda, kur lai to hesed tagad, viņš iet un meklē, klau, tagad tik daudz tur aizgājuši bojā, viss tā ģimene ir bojā aizgājusi. Varbūt, ka kāds tur tomēr ir palicis, viņš meklē, kurš zina, kur to žēlstību varētu parādīt, ja? Un tas ir kaut kas, īstenībā tas ir ļoti īpatnēji, ļoti, ļoti skaistā veidā, ja? Un var redzēt, ka tas ir svarīgi. Tas nav tā, vienkārši viņam tāds interesants, jocīgs raksturs, tā rīcība. Es domāju, ka tas ir Bībelē parādīts, ka tas ir ļoti svarīgi tā rīkoties, ja? Un tā kā es domāju, te ir apslēpts kaut kāds ļoti beigais dārgums šādās situācijās. Jā, jā. Jā. Un tā, labi. Ir vēl kaut kāds, vai viņš jau tā nav vairs, ja? Komentāri, jautājumi. Kāds man jautājumi, iebildumi. Jā. Jo tad man ir vēl divas rakstietas. Es vienkārši par to praktiskumu domāju, jo mēs vakar arī studējām saistībā ar partneru komandu veidošanu misijas darbā. Mēs ņēmām, mums bija Bībeles laiks 1. korintiešiem. 13 ļoti zināmā raksturvieta, bet bez lasījām ieliekot vārdu, jo tur savukārt ir lietots vārds agape. Un ar agape apzīmē vai nešana Dieva mīlestību. Tik ļoti interesanti, ka tur arī ir šis te praktiskais piesitiens. Tur ir uzsvērts savukārt, ja es kaut ko daru, bet es to daru bez agape, bez Dieva mīlestības. Es esmu tas ir kā šķindošs zvārgums, un tur patiesībā ir šīs te trīs, es esmu nekas. Nekas no tā nav. Un trešā bija, ka tas neko nedod. Ja es kaut ko daru bez agapes. Jā. Un tad ir vesela tēma izvērta, bet arī ļoti praktiski. Un man ir pārsteidz. Un reiz, ka es kopā ar to saslēdzās tik ļoti labi, cik praktiski tas viss ir. Tas nav par tādu apgarotu garīgumu vai nekā bieži vien pārveidot ar kristienību un ticību, kas arī nav slikti. Bet, ja tas apgarotais garīgums pārņem to te praktisko un ticību, tad kaut kas nav labi. Jā. Un zāles ir darīt vienkārši. Un tad ir dažreiz liekas, ja, kad, tur daudz ko par to runāt, ja, bet viens tāds princips dažreiz domā, vienkārši ņem un izdara kaut ko, un tad un jau paliek labāk. Jo citādi gribās to, kā lai saka,
gribās izrādīties labākam. Ja? Nu, nevis tāpēc, lai kādam mānītos, bet nu, kā tad, lai es tāds labs esmu, un tad es cenšos kaut kā tāds salkani pieklājīgs un viss būt. Bet, ja tu vienkārši kaut ko praktiski izdari, tu pēkšņi saproti, tu kļūsti īstāks. Ja? Tu izdari, tas ir padarīt, tev nekas nav jāmēģina parādīt. Tu redzi, tas notika. Ja? Ka kāds ir iepriecināts, kādam ir atvieglojums kaut kāds. Ja? Tas viss ir redzams, tev nekas nav jāmēģina vairs. Tas ir noticis. Ja? Un tas ir patīkami īstenībā. Un tā un svarīgi, ka to pamana, ka to atpazīst, ka Dievs uz to aicina, un ka tu atpazīst, kā tas arī dziedina faktiski tevi un citus. Visādas lietas tur notiek. Tā kā es domāju, tas arī tāds lielā spēja kustības spēja ir šito lietu tieši celt šo aspektu. Jā. Tā, vēl divas rakstietiņas. Tās bija no vecās darības, un šeit ir šis jēdziens arī šī doma jaunajā darībā, šī žēlstība, šis hesed. Un arī te būs abās rakstvietās, ko mēs lasīsim, varbūt mēģināt satvert, kas bija sākumā, kur Dievs Mūzum kalnā Sīnai Dievs par sevi, ko viņš pateica, šie vārdi viņu atkārtot Bībelē daudzas reizes, ja, un ir atskaņas arī pat jaunajai derībai. Un to ir svarīgi arī saskatīt. Tas te būs, un tad es nolasīšu, es arī uztaisīšu, lai ekrānā redz. Tā ir, un pirmais fragments ir no vēstules Efeziešiem 2, 1-5. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs ir bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīt dzīvi līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Un tur arī bija jautājums, kāpēc tulko to te hesed kā žēlastība. Ir tā, ka ir tāds noticis, ka tad attīstījās tās lietas, kad vispirms tika tulkota grieķiski, vecā derība arī un daudz tika lietot, un tur nebija tieši šis vārdiņš hesed. Un tur bija arī tad grieķu valodā jau cits vārds tika lietots, kas jau drusiņi pazaudēja to nozīmi no vienas puses, bet šeit var redzēt, ka šī mega frāze žēlastībā jūs esat izglābti. Kāpēc es gribu teikt, ka tā ir mega frāze? Tāpēc, ka tas ir tajā ir kosmiska mēroga notikums, ja, ka šis hesed Dieva lielā, kāpēc mēs varam būt pestīti no nāves, no grēku varas, ja, vai no grēkiem mūsu vai citu dēļ. Šī žēlstība, tur ir tas hesed, tur ir tas akts, ka Dievs, nevis vienkārši viņš uz mums noskatās, ja, cik mēs esam nožēlojami un žēlo mūs. Bet žēlstībā jūs esat izglābti, viņš žēlstībā, tas, kas bija 103. psalmā, ko es lasīju, ja, viņš visu atrisina. Un viņš pārklāja visus mūsu grēkus, un tie ir tik tālu kā austrumi no rietumiem. Ja. Tā. Tas ir tajā frāzā, žēlstībā jūs esat izglābti. Tā. Un tad vēl viena raksturvieta ir viena no manām mīļākajām raksturvietām, kad es kļuvu ticīgs, tad šis man bija, ka tas ir tāda
kā Dievs ir nācis pasaulē, un kā tas deva tādu dod stiprinājumu man ticību. Un es nolasīšu no 1. Jāņa, es atvainojos no Jāņa evaņģēlija, 1. nodaļas, 1. līdz 14. pants. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jēzus. Es atvainojos Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Un tad es gribu izmantot iespēju patīt savu to PowerPoint atpakaļ, kur bija tas, kas ir Mūzum teikts Sīnai kalnā. Kungs, Dievs līdzcietīgs un žēlīgs, lēns dusmās un dāsns žēlstībā un patiesībā. Un tas dāsns žēlstībā un patiesībā ir pilns žēlstības un patiesības. Tas ir Jēzus. Viņš ir, vārds tapa miesa, mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņu godību, tādu godību, kā Dieva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlstības un patiesības. Tas ir tas, kāds ir Jahve. Bija kāds viņš ir Sīnai kalnā, tas ir Jēzu nācis, tapis miesa. Un kas tic viņa vārdā, tad mēs esam ieticējuši viņā, mēs esam viņā un viņš mūsu. Un tas ir tāda mega lieta, saprast, ka šī te pilns žēlastības, pilns hesed, tas tajā ir pestīšana. Jo tā ir praktiska pārvarēšana, visa nelabā pārvarēšana un pārtaisīšana par labo, tā, tā kaut kā vienkāršot runājot. Un tā. Man nav tādi speciāli jautājumi šī lietā, varbūt ir vēl kaut kādi, ko gribās pateikt. Kā? Man rodās jautājumi, kādu tu esi piedzīvojis šo Dieva uzticību, mīlestību, vai kas, un kas tevi visvairāk uzrunā no šī visa? Kas uzrunā tā, ir viena lieta, bet tas galvenais, kā es esmu piedzīvojis, ir tas, ka es esmu sapratis, ka man ir bijis vienkārši dzīvē tāds posms, kad es ilgi, tā kā biju aizvainojies uz Dievu, vienkārši dzīvoju, tā kā neņēmu, man likās, ka viņš par mani nerūpējās, es biju, sapratu, ka man nenotiek tas, kā es gribu, Un es nepaliku neticīgs, bet es domāju, par to Dievu man bija tāds uzskats, ka viņš netaisnīgi man dzīvē lietas iekārtojas, Un attiecīgi es dzīvoju grēcīgi un darīju lietas, kas nav labas ne man, ne Dievam patīkams, un arī pašam pa sliktu nāca, Un tas bija diezgan ilgs posms, un man arī tad bija tā, man ļoti patika studēt Bībeli,
bet tajā posmā, kad es biju tā kā sabuntojies pret Dievu, es varēju lasīt, un man nelasās. Ja? Nu, kaut kā es visur viņu turēju mājās, Bībeli, ņēmu komandējumos līdzi, un viņš tā kā svētais gars nerunā. Un, teiksim, tagad ir tā, ka es sapratu, jā, man agrāk patīk lasīt Bībeli, tad bija tas posms, kad nē, un tagad atkal, kad man bija tāda grēka nožēla un atgriešanās, atjaunojās tas, ka man patīk, es baudu sagādā lasīt Bībeli. Un ir pareizi, ka cilvēks saka, ka vajag lūgt svēto garu, lai viņš vada Dievu vārdu studēt, ja tas ir pareizi. Bet es piedzīvoju tādu dāvanu, ka ja es lasu tekstu, tad man tas svētais gars viņš atdzīvojās. Ja? Viņš pilnīgi es jūtu, ka viņš tā. Un ko es gribu teikt, ka man bija tā jaunībā, pēc tam nebija, un tagad atkal ir. Un te es redzu to Hesedu, ka Dievs gaidīja, ja? Kad viņa uzticamība, tad, kad es domāju, ka es viņam darīju sāpes, ja? Un viņš uzticīgi gaidīja, kad es atduršos, sapratīšu, un arī viņš man ļāva darīt lietas, varbūt tā skaitā sliktas, lai es saskaros ar savu grēku sekām. Un lai es piedzīvoju ciešanas par to, ko es esmu darījis. Un viņa žēlastība ir arī tajā, ka viņš man dod atziņu, kādas ir mana grēka sekas, kāda ir mana rīcība, cik man viņa, kas izjust to pretīgumu, jā, vai nepatīku, vai sāpes par to, ko tu pats esi darījis. To es redzu kā žēlastību. Un tā ir, visādi to var pateikt, ja tur kaut vai teiciens, ja, ka tas, ko mīl, to pārmāca, ja Dievs arī tādā ziņā. Bet tajā ir arī šī žēlstība, jo tā mani patiešām pa īstām maina, redzēt un spēt ieraudzīt tā, ka tā nav kur noslēpties, tu atzīsti. Ja? Kā saka, tas, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Teiksim. Tas man palīdz mīlēt Dievu. Un tā ir tā žēlstība, ka viņš pārvērš to, ko es esmu sliktu darījis, par tādu īstu nožēlu. Nu, ir vēl pie kā strādāt, ja, bet ir vēl lietas, kas ir piedzīvotas. Es zinu, ko nožēlu, es zinu, ko nožēlu. Tā kā tas varētu tevi dedzina, ja, tavs grēks padarītais, ja, kad ir, un tam līdzīgas lietas, ja, ka tas ir neciešama. Un tā ir svētība, tā ir žēlstība, ja. Un, nu jā, tā kaut kā daudz ko runāt, bet, kaut kā tā. Jā. Jā. Iespējīgi. Jā, ļoti. Nu, ir jābūt ļoti nobriedušam, lai šo ne. Nu, tā ieraudzītu, vai ne? Man liekas, jā. Man arī jāpiedzīvo daudz kas, lai to tā ieraudzītu. Jā. Jā, jo es pilnīgi piekrītu, ka tā Dieva uzticīgā mīlestība parādās arī tajā, ka viņš dari kaut ko sliktu. Nu, ne tikai tu, bet arī es. Un viņš to pavērš labi. Un viņš to pavērš beigās tā, ka tas tā man un tev par labu. Un cerams vēl citiem. Un viņš saka, dariet jūs arī. Jā. Jā, un tad cik daudz mēs darām, vai ne? Cik daudz mēs cenšamies, piemēram, ja man dara kaut ko sliktu, to pavērst par labu. Nē, mums ir tendence pārsvarā apvainoties un aiziet prom. Labākajā gadījumā aiziet prom, ja nedot atpakaļ. Nu jā.
Jā. Nu, ko? Jā, Kas ir visādi mums tie formāti, kad ir pavisam mēs maz esam, un kad ir kuplāks pulks, man liekas, es ticu, ka katrai reizei ir savs tas jā, plus, jā, kas sevi izlēma. Man jau ir, kā mums bija, vai kāds teica, vai es uztraucos, vai tad man neietekmē, ka maz cilvēku. Savā ziņā jā, bet principā pats galvenais man ir, kad es gatavojos iedziļināties tajā tēmā, man ir tāds ieguvums, jā. Un, kā es teicu, man ir tik aizņemts tas ikdienas ritms, un nesanāk tik daudz pievērsties Bībelē, cik gribētos, jā. Un šāda Bībeles stunda gatavošanās man, tā kā, es nezinu, tā kā, tas man ļauj palīdz tā kā izlaust to laiku, jā. nu, jā, Un tas ir baigais dārgums, jā. Tā kā tas man nevar būt žēl, kad es to darīju. Nekādā gadījumā. Un tā. Un es ceru, ka jums arī abām. jā, es tieši gribēju teikt, ka ļoti, ļoti nozīmīgi. Un, jā, jā, man personīgi noteikti man tā tēma turpinās jau kādu laiku. Tad tiešām nozīmīgi. Jā, Jā. un arī viens ir tā tēma, un otrs arī mācīties uzticamību. Un arī no tevis mācīties uzticamību. Jo tiešām daudz vai maz nevienmēr ir tas svarīgākais, bet palikt uzticīgam tajā darbā. Nu, jā, kalpošanā. Jā, jā, Mhm. paldies tev, jā. Tiešām paldies. Un es ticu, ka arī tiem, kuri klausīsies, tas būs liels iegūms un svētība. Bet mēs droši vien slēgšu ārā, un mēs lūksim, vai ne? Mhm.